Šodien gatavojam humusu ātro. Vispār man vislabāk garšo no pašvārītiem turkziņiem, bet šoreiz ir no burciņas, ir taču vasara un nav laika. Vēl var humus gatavot no augstiem, bet man pašai garšo, kad humus ir silts. Tas ir ļoti ātri. Tātad burciņa zirnīšiem kakliņā, uzsildam viņus, pieliekam ķiplociņu, kādu, no kuram tā tehnika, cits spiež, cits rīvē, cits vispār neliek, ka viņam negaršo ķiploki. Un mums tā, kaut kurā ēdienā. Tātad pieliekam ķiplociņu, pielēju nedaudz olīveļu, jo humusam jābūt ir klāt tauciņiem. Tā tas būs uzsils, var jau izslēgt. Sablenderē. Tālāk mēs pieliksim sezama sēkliņas, iemaisīsim. Tās man garšo ļoti, tāpēc es ielieku vairāk. Varbūt vēl. Vēl noteikti vajag garšojās. Tās jau arī kā nu kurš. Kajens pipars asumiņam būs baigi forši. Var šeit likt klāt arī ar tomātu zupu, ja gribās tomātu notīt klāt. Un visi, un kārtojam porcijās. Sagriezt dārzenīšu. Ieliekam humusu. Kādu kinzu. Kādu dilīti. Vēl asumiņu. Un gatavs.